Liels prieks jūs šeit redzēt. Pasakām visi kopā čau! Čau! Aicinājums būtu pateikt, kā sauc, un tu esi students vai tu esi skolnieks. Nu, tik šīs divas lietas vai tas cits. Čau, man sauc Ester, es esmu Rīgas universitātes students. Mani sauc Marija Stepānija. Es esmu pabeigusi vidusskolu, bet neesmu vēl students. Man sauc Anija, un es mācos vēl 12. klasē. Man sauc Alis, un es studēju Bīzemes augstskolā. Rolands studēja ekonomikas un kultūras augstskolā. Linda, ekonomikas un kultūras augstskolā. Anna, ekonomikas un kultūras augstskolā. Sabina, Ventspils augstskolā. Reinis, Rīgas tautniecības koledžas students. Kreismans 12. klāsas. Linda, Latvijas kultūras akadēmija. Indra, Rīgas tehniskā universitāte. Gunda, 12. klāsa. Alis, 4. kursa studēja tehnikumā. Vladislavs, Rīgas Līmoža vidusskolas skolnieks. Anna, otrā, 2. universitātās. Paula, 10. klasa, 12. klasa. Viņš ir 12. Vai tāpēc? Jā. Rebeka, 12. klasa. Agata, 11. Man sauc Matīs, Rīgas tehniskā universitātes students. Daniela, 11. klasa. Baiva, Biznesa augstskolas Rīga. Es esmu Kristaps, nu jau absolvējis Rīgas valsts tehniku. Edgars, pabeidz 9. klases. Elīna, 11. klasa. Ja brīdis jums ļoti nepatīk vai kaut kā neuzrunā, droši var samainīt. Atkal esam 2 pēdu likums. Nepatīk kaut kas pieņemam lēmumu un mainās. Bet tas jautājums pie jums ir īsti brīdi. Lūk, un aiziet pa vīru, tad nestāvam apkārt, visi kopā darbojamies. Šobrīd, ja jums tiešām jūs vēlaties parunāt par to, vai ir vērts vai nav vērts iet uz augstskolu, es ieteiktu, laikam nāk pie manis parunāties, ja ir kaut kādas tādas šaubas. Ļoti labi. Sauc Matīs, es mācos Rīgas tehniskajā universitātē, būvniecības fakultātē. Konkrētāk transporta būs, tas ir viss, kas saistīts ar ceļiem un tiltiem. Es pastāstīšu par pirmajiem iespējiem, kāds vispār bija, kā atnācu pirmajā dienā uz pirmajām lekcijām un sapratu, ko es vispār esmu pazaudējis. Jā, principā par pirmajiem iespējiem un tālāk, kā viss būs līdz nokārtā. Es arī pastāstīšu, kādas kļūdas nepieļaut tieši studiju procesā.